Tas, ko mēs redzam, liela daļa šo krāpniecības maksājumu un darījumu, ne jau krāpnieki viņus veic, bet klients pats veic šo maksājumu, klients pats apstiprina maksājumu. Tendence ir pieaugoša, un tas ir ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Tiešām tie skaiti un schēmas aug un strauji aug. Cik reāli, ja reiz tu esi apkrāpts, vai ir iespēja to naudu dabūt atpakaļ? Cik tas ir reāli? Sveicināti sarunā par finanšu drošību. Esmu Ginta Zemgale, bankas Citadele Baltijas klientu pieredzes vadītāja. Bieži vien ikdienā mēs dzirdam padomus. Neievadīt savus personīgos datus dažādās lietotnēs, neizpaust personīgo informāciju sarunās pa telefonu. Tāpat būt uzmanīgiem arī veicot pārskaitījumus. Kāda tad šobrīd ir krāpniecības aina Latvijā un Eiropā? Lai uzzinātu vairāk, iespējams arī kā sevi pasargāt, uz sarunu esmu aicinājusi savu kolēģi Ingrīdu Dāvu, bankas Citadele krāpšanas novēršanas daļas vadītāju. Čau, Ingrīda! Čau! Paldies, ka esi atnākusi. Manuprāt, šī tēma šobrīd ir ļoti aktuāla. Tāpēc arī mans pirmais jautājums būtu, kāds ir tas tavs redzējums? Kāda šobrīd ir situācija gan Latvijā, gan Eiropā attiecībā par krāpniecību? Diemžēl jāsaka, ka tendence ir pieaugoša, un tas ir ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Tiešām tie skaiti un schēmas aug un strauji aug. Krāpnieki neapstājās, schēmas un tās metodas attīstās tiešām pa nedēļām. Bet, ko mēs esam novērojuši, tās pozitīvās tendences arī ir. Parādās, jā? Parādās, jā, kas protams, sirdī priecē. Bankas ievieš stingrākas drošības kontroles. Sabiedrība tomēr kļūst izglītotāka, lai gan krāpniecības gadījumi nesarūk, viņi turpina augt, bet tā pašā laikā no otras puses mēs redzam to, ka klienti sāk vairāk iedziļināties. Viņi pat proaktīvi zvana policijai, konsultējās, stāsta par saviem pieredzēm, gadījumiem un prasa viedokli, vai tas ir ok vai nav ok. Arī mums mēs redzam to, ka vairāk klienti zvana, proaktīvi zvana un ziņo par gadījumiem. Un tas, ko mēs novērojam arī, ka tiesību sargājošās iestādes un arī citas institūcijas kopumā sāk tam pievērst vairāk uzmanības un tiek pievērsta, ir fokus uz kopīgu sadarbību, kopīgiem risinājumiem, jo banka jau nav viens karotājs, un banka vispār kopumā ir tikai viena daļa no visas krāpniecības pasaules. Mēs pēc būtības esam tikai tas naudas pārvešanas rīks, bet kur tie krāpniecības gadījumi vispār rodās, kā viņi materializējās, tur jau ir iesaistīts ļoti daudz dažādas puses. Tie ir telefonu operatori, tās ir internetu kompānijas, tie ir jebkuras citas institūcijas, kuru vārdā var pieprasīt kaut kādus datus, vai par kuriem var izlikties, kuriem potenciāli cilvēki noticēs. Ok. Tas nozīmē, ka sadarbība ir ļoti svarīga. Sadarbība ir, es teiktu, ka tā ir pati svarīgākā, ka mums ir tā sadarbība gan valstiskā līmenī, gan starp institūcijām, publiskām, privātām, un arī Eiropas līmenī un pat pasaules līmenī. Jo mēs redzam arī to, ka tā nauda jau netiek grozīta tikai vienas valsts robežās. Visizdevīgāk un vislabāk, protams, ir viņu maksimāli ātri transportēt ārā no valsts un iespējams pat Eiropas Savienības robežām, kur tā iespēja to naudu noķert, pārķert un ir samazināta. Klau, ja es tev jautātu, kādas krāpšanas metodas šobrīd ir visizplatītākās, jo piedzīvots, manuprāt, jau ir diezgan daudz, bet kas šobrīd ir tas izplatītākais? Tas ir tas pats interesantākais tajā visā krāpniecības pasaulē, ka tieši tā liekas, ka viss ir piedzīvots, bet tā pašā laikā uzrodās kaut kas jauns. Un tajā visā ir tas, ka krāpniecība ir cikliska. Tā kā ar modi ir vecais labais jaunā veidolā kaut kādā. Joprojām aktuāli ir dažādi pikšķerēšanas metodes, telefona zvani, krāpniecības zvani, dažādas e-pasta vēstules, īziņas. Tas ir, joprojām tās ir visizplatītākās metodes.
Un kaut kādā brīdī pikšķerēšana, izziņas, e-pasti ir aktuālāki, kaut kādā brīdī ir zvani aktuālāki. Tas viss ik pa laikam mainās. Un tas stāsts apakšā arī mēdz mainīties. Vai pat labi aizmirst vecais, atkal uzpeldēt no jauna tās pašas jau cilātās CSDD izziņas. Tagad viņas bija aktuāli. Viņas bija aktuāli arī pirms gada, kaut kādā brīdī noklust, un tad parādās atkal. Tāpat tās vide vēstules, kad pienāk deklarāciju laiks, tad viņas atkal uzpeld, ir aktuāli, tad atkal pierims, cilvēki aizmirst. Un tad atkal nāk no jauna. Un man ļoti nesaprotams šķiet viens no krāpniecības tām metodēm vai veidiem, kad zvana uz telefonu numuru un zvanītājs tā kā raud un saka, ka ir nonācis nelaimē. Vai tev ir ideja, kāpēc tā dara, jo parasti nomet to klausuli nost? Ko viņi grib no mums? Ir kas nomet, ir kas nenomet. Aha, okay. Ir kas nenomet, un ir jau arī vēl tā foršā lieta mūsdienās, kas, protams, mums visiem ļoti patīk, bet kas ir gan labums, gan sliktums, ir mākslīgais intelekts, jo bieži vien tie zvani ir apstrādāti tā, ka tā balss izklausās pēc pazīstama cilvēka. Un kas tur notiek? Tiek radīta steiga, tiek radīta trauksme, ir kaut kas noticis, tagad tūlīt ir jāpalīdz, nezinu, avārija, klasisks piemērs ir notikusi kaut kāda avārija, ir jāpārskaita ātri nauda, lai neziņo policijai vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, ir ātri jāatrisina tā situācija, krāpnieks steidzina. Un cilvēks izdzird savu pazīstamu radinieka, draugu balsi, protams, ka viņš var tajā steigā nenoreaģēt un nepiefiksēt, ka patiesībā tas stāsts, ko man mēģina pateikt, kas kaut kā nav ticami, un aizmirst arī pārliecināties par to, jo es esmu dzirdējusi par stāstiem, kur zvana it kā no skolas, bērns no skolas zvana, saka, kaut kas ir noticis, tur, nezinu, ar skolotāju problēmas, kaut kas ir jāpārskaita nauda, vai kaut kas tam līdzīgs, un tas vecāks tajā trauksmē aizmirst paprasīt, kas par skolu, piemēram, kurā skolā tu esi. Un krāpniekā tajā brīdī paliek uz pauzes, jo tādas smalkas detaļas viņiem nav. Jā. Bet pamatā tā ir tā steiga un trauksme, kas liek to nedomāt loģiski. Un šis patiesībā ir arī viena no lietām, ko es gribētu izcelt, ko tu pieminēji. Ja tu nejūties pārliecināts vai pat ja tev ir mazākās šaubas, uzdod to vienu ekstra jautājumu, viņš var būt ļoti, ļoti noderīgs. Bet patiesībā tu atbildi uz manu nākošo jautājumu bez jautājumu, kas arī, manuprāt, ir ļoti svarīgi šajā laikmetā, kurā mēs šobrīd dzīvojam, par mākslīgo intelektu un visdažādākajām tā iespējām arī krāpniekiem uzdarboties. Un es esmu dzirdējusi daudz runājam, gan paldies Dievam neesmu pieredzējusi par to, ka var zvanīt bērnu balsīs, vecāku draugu balsīs. Bet paldies tev par ieteikumu, uzdodiet precizējošu jautājumu, jo krāpnieks visdrīzāk detaļas nezinās, vai ne? Tieši tā, jā. Tie ir mēģinājumi noķert uz nespēju nolasīt situāciju un padomāt loģiski tajā ātrumā. Bet kur mākslīgais intelekts arī ienāk, ir tajā, ka krāpnieki ir spējīgi ģenerēt daudz reālāku materiālu. E-pasti, kas izskatās patiešām īsti, izziņas, kas izskatās īstas, jo ir bijusi kaut kāda analīze, un tie teksti ir pielāgoti konkrētam runātājam, vai kā vārdā tas tiek sūtīts. Jo agrāk es bieži vien nodeva krāpnieciskās ziņas un e-pastus, tur ir drukas kļūdas, nav gramatiski pareizi, varbūt pat nav latviski. Ar mākslīgo intelektu šīs problēmas var ļoti viegli risināt. Un to mēs arī redzam, ka tā kvalitāte tiem krāpniecības ziņām uzlabojās. Okay. Vēl viens jautājums, manuprāt, ļoti interesants. Kādi ir tie tavi novērojumi vai tā tendence krāpniecībā? Vai krāpnieki izmanto kādu sezonalitāti vai brīvdienās viņi aktivizējās vairāk, kad iespējams, kad cilvēki atpūšās? Jo savu laiku es atceros, vienmēr aicināja būt ļoti piesardzīgiem brīvdienās, svētku dienās, dodoties projām no mājām, jo kādreiz tas bija tas pļaujas laiks zagļiem. Vai ne? Kā ir krāpniecībā, vai arī kāda šāda tipa tendences ir novērojams,
un viņi mīl vairāk uzdarboties tieši kādos konkrētos laikos. Jā. Nu, ir tas cikliskums. Tāpat tās, kā mums arī gada laikā ir konkrēti datumi, konkrēti periodi, kad mēs kaut ko darām. Ir Ziemassvētku laiks, ir ienākumu deklarāciju iesniegšanas laiks, ir Jāņu laiks, un tās krāpniecības schēmas tiešām tiek arī tam konkrētam laika periodam pielāgotas. Tas, ko mēs šogad izteikti novērojām, piemēram, CSDD īziņas, kas ir ar pikšķerēšanas linkiem, ļoti aktivizējās tieši ap Jāņu periodu, kad, protams, cilvēki kaut kur brauc, ir ļoti aktīva satiksme, un tad tiešām vairāk cilvēku var noticēt tam, ka viņiem ir kaut kāds sods pienācis, kuram ir jāpievērš uzmanība, kas tagad ir jāpaskatās. Un tiešām ļoti daudz cilvēku uz to arī uzķērās. Tāpat tās ir Black Friday, piemēram, kas ir arī ļoti aktuāls periods, kad uzrodās dažādi internetu veikali ar neticamiem piedāvājumiem, atlaidēm, super dīliem, un arī tur cilvēki ļoti, ļoti iekrīt. Tāpat tās ir kurš cits atlaižu periods uz Ziemassvētkiem, lieldienām vai tam līdzīgi. Tas arī, protams, jebkas, kur var kaut kādu tematiku iekļaut un kas pievērsīs cilvēkiem uzmanību, un iespējams tajā periodā viņi būs mazāk pievērsīs uzmanību detaļām, jo ir lielāka trauksme jau tāpat tās no Ziemassvētku periodā. Viss ir jāpaspēj, ir stress, tad tas, protams, ir izdevīgs periods krāpniekiem. Ļoti vērtīga informācija. Kā saprast, ka es esmu nonākusi nepareizajā veikala lapā? Vai viens ir, protams, ka tās atlaides, ko tu piemini, ir ļoti gardas, vai ne? Bet kas vēl? Kam man pievērst uzmanību? Pirmais, ko es noteikti varu ieteikt, ir, ja tas izklausās pārāk labi, lai būtu patiesība, tad visticamāk tā arī ir. Visu ir jāpārbauda divreiz. Dzīves patiesība, ne? Tieši tā. Ja ir atrasts kāds superforšs veikals ar lieliskām atlaidēm, lieliskiem piedāvājumiem, pārbaudiet atsauksmes. Ierakstiet kaut vai Googlē atsauksmes, nezinu, Facebookā pat var atrast kaut kādas atsauksmes. Pirmais var meklēt atsauksmes. Tāpat arī jāpaskatās ir interneta linkā. Vai tiešām tas interneta links, uz ko ir uzspiests, vai tas interneta veikala nosaukums, vai tas links vispār izskatās pēc īsta, nevis tur ir kaut kāds burtu savirknējums, kas tikai īstenībā varbūt izskatās pēc tā veikala, bet patiesībā tur ir burti samēnīti vietām, vai cits domēns, vai tā arī mēdz gadīties. Tā kā viss ir jāpārbauda dubultā. Varbūt tas prasa laiku, bet tas ieguvums var būt lielāks, vai ne? Nekā patērētais laiks. Tas noteikti var būt lielāks ieguvums, jā. Cik reāli, ja reiz gadās un tu esi apkrāpts, vai ir iespēja to naudu dabūt atpakaļ? Cik tas ir reāli? Tas ir ļoti atkarīgs no situācijas. Diemžēl jāsaka, ka lielākajā daļā gadījumu nav iespējams naudu atgūt, bet, ja ir viss darīts laicīgi, ir uzreiz ziņots bankai, uzreiz ziņots policijai, un ir iespējams to naudu apturēt ceļā no vienas, jo, principā, tā nauda uzreiz tiek kaut kur bīdīta tālāk. Bet, ja viņu ir iespējams notvert kaut kur pa ceļam, tad varbūt to naudu izdosies atgūt. Tāpat tās arī lielāka varbūtība ir atgūt naudu gadījumā, ja ne tu pats esi apstiprinājis maksājumu, autorizējis. Respektīvi, ja tu neesi atdevis savus datus caur pikšķerēšanas linkiem vai telefonu krāpšanas laikā, tu pats neesi iedevis savas piekļuves, vai krāpnieks nav dabūjis piekļuves taviem autorizācijas datiem, un tu pats esi apstiprinājis maksājumu, tad, diemžēl, tie būs gadījumi, kad ar vislielāko varbūtību naudu nevarēs atgūt. Bet, ja tas ir gadījums, kad nauda tiešām ir izkrāpta tev pašam nezinot, un tu laicīgi to atklājas, varbūt tāda iespēja pastāv, bet tiešām krāpniecības gadījumos, diemžēl, ir tā, ka tās iespējas atgūt naudu ir ļoti limitētas. Ingrid, ko nozīmē laicīgi? Cik tas būtu? Uzreiz. Tik līdz es pamanu, jā? Tik līdz tu pamani, jā, jo tur bieži vien tas ir sekundžu jautājums. Jo naudu var atgūt lielākoties gadījumos, ja tā nauda vēl atrodas krāpnieka kontā, un viņa nav aizgājusi kaut kur tālāk. Tātad tas ceļš ir nevis vienkārši no cilvēka konta uz krāpnieku, bet parasti ir vēl viens ekstra solis. Jā, un pat neviens ekstra, bet vairāk ekstra soļi, lai tiktu samaisīta tā
sajauktas pēdas, sajauktas naudas pēdas, un tā nauda arī aiziet. Bet, teiksim, ja viņu mēs spējam noķert uzreiz jau pēc pirmā soļa, nauda vēl nav pazudusi, tad bet tas ir burtiski sekundžu jautājums. Jābūt vērīgiem. Ļoti vērīgiem jābūt. Okay. Saki, lūdzu, vai ir bijuši gadījumi, kad krāpnieki izlieks par bankas darbiniekiem? Diemžēl, jā. Tādi gadījumi ir. Kā saprast, ka tas nav bankas darbinieks? Atkal es varētu ieteikt to, ka paņemt pauzi un pateikt, es pārzvanīšu, atzvanīšu bankai un atzvanu uz oficiālo bankas telefonu numuru. Un kas vēl varētu liecināt, ka tas ir krāpnieks zvans, banka nekad neprasīs klientam izpaust savu paroli vai drošības kodus. Banka to neprasīs darīt. Tā kā... Un ja arī kāds prasa, nekad to neizpaudiet. Arī to jā, tie ir jūsu pašu personīgie dati, kas ir jāglabā drošībā. Tā nav izpaužama informācija. Nevienam banka to nekad neprasīs, tāpat tās arī neviens cits to nedrīkstētu prasīt. Vai tu varētu pastāstīt kādu situāciju, kur banka ir ātri noreaģējusi, vai, piemēram, klients ir ātri noreaģējis, un tas iznākums ir bijis veiksmīgs? Jā, es varu padalīties ar vienu piemēru. Tā ir degvielas uzpildes stacija Latvijā, kur arī bija noplūduši dati, jo dati tika ievedīti neīstā Citadeles mājaslapā, internetbankā. Līdz ar ko login dati nonāca krāpnieku rokās un bija mēģinājumi veikt maksājumus uz krāpnieku kontiem aptuveni 65,000 eiro vērtībā, kurus mēs apturējām un laicīgi izglābām uzņēmumu naudu. Cik brīnišķīgs stāsts. Paldies, ka padalies. Ja banka jautā, ja banka aptur, tad saprast, ka tas ir tikai un vienīgais rūpēm, vai ne? Lai parūpētos par mūsu kā klientu drošību. Tāpēc viens jautājums un viena atbilde reizēm var būt ļoti vērtīgi, lai pasargātu mūsu pašus, vai ne? Nu, tieši tā, jo, protams, es saprotu, ka iespējams klients tiešām veic pats savu darījumu, viņš visu apzinās, viss liekas, kā pienākās, banka ir apturējusi maksājumu, uzdod liekus jautājumus. Jā, iespējams, tas rada nērtības, protams, tā varētu būt. Bet mēs mēģinām pārliecināties arī, mūsu interesēs ir ne tikai sava kā bankas nauda, bet arī klienta nauda, un mūsu mērķis ir to pasargāt. Ļoti labi. Kas, tavuprāt, ir tas lielākais izaicinājums bankai attiecībā uz krāpniecības novēršanu šobrīd? Lielākais izaicinājums noteikti ir klientu informētība un viņu pašu spēja neiekrist situācijās un neatvērt tās durvis krāpniekiem. Jo, teiksim tā, tas, ko mēs redzam, liela daļa šo krāpniecības maksājumu un darījumu, ne jau krāpnieki viņus veic, bet klients pats veic šo maksājumu, klients pats apstiprina maksājumu. Klienti paši ieiet tajās schēmās, uzķerās uz tām un veic tos maksājumus paši. Ļoti lielā pārliecībā, ka tie ir īsti darījumi. Un, ja nu gadījumā tā ir gadījies, tad es zvanu bankai, saku, man šķiet, es tikko pārskaitīju, pat ja es neesmu droši, jo mēs iepriekš minējām, rīkojies ātri, jautā pat, ja ir mazākās aizdomas, ko banka darīs tālāk? Noteikti es gribu vēlreiz atgādināt, zvanīt uzreiz, pat ja ir tikai aizdomas, pat ja neesi pārliecināts, vai tiešām tā bija īsta mājaslapa, tiešām tā bija īsta internetbanka, pat ja ir tikai aizdomas, ir jāziņo. Jo mūsdienās visas neīstās lapas, linki, tas izskatās ļoti īsti un var nebūt īsti. Tā kā punkts 1 ir zvanīt uzreiz bankai. Ko banka var darīt un darīs, ir bloķēt pieejas internetbankai, bloķēt pieejas maksājumu kartēm, lai to naudu paglābtu, lai nav tā, ka tiek zaudēti visi līdzekļi, kas atrodas kontos. Un otrkārt ir ziņot policijai, ja ir gadījums, krāpniecības gadījums, ir tiešām aicinājums arī par visiem gadījumiem ziņot policijai, jo tomēr bankas iespējas rīkoties ir ierobežotas arī attiecībā uz naudas atgūšanu. Policijai tomēr ir lielākas iespējas naudu atgūt, tāpēc
ir aicinājums ziņot policijai noteikti. Un trešā lieta, ko vēlos aicināt, vienmēr ir saglabāt pierādījumus. Jo tas noderēs gan bankai, zināt, kā tas ir noticis, ar kādām metodēm, lai arī mēs varam preventīvi rīkoties uz nākotnes gadījumiem, jo tie gadījumi būs. Un tāpat arī policijā izmeklēšanas gaitā tas ļoti noderēs. Tā kā noteikti ir aicinājums saglabāt visus screenshotus, visus pierādījumus, sarakstus, kanālus vai atstāstīt maksimāli detaļās, kas ir noticis. Un es nevaru šajā brīdī nepapildināt ar vēl vienu lietu, kad, kā jau tu teici, katra sekunda ir no svara, vai ne? Un tas, ko es gribētu papildināt, ka banka Citadele piedāvā arī autentificētos zvanus no aplikācijas, kur savukārt šī klienta identifikācija notiks ātrāk. Līdz ar to mēs ātrāk varēsim jau ķerties klāt pie sarunas tēmas, tāpēc šis arī, es domāju, ir labs veids, ko izmantot, lai sazinātos ar banku. Un vēl es piebildīšu šeit, ka tas arī iet roku rokā ar aicinājumu paņemt pauzi un pateikt, ka es pārzvanīšu. Jā. Noslēgumā, Ingrīda, 3 ieteikumi, ko ņemt vērā attiecībā tieši par krāpniecības novēršanu. Kas būtu šie 3 ieteikumi no tevis? Aicinājums ir neizpaust savus personas datus, zināt to, ka tavas internetbankas paroles, pieejas kodi, mobile scan kodi, tā ir privātā tava informācija. Banka nekad to neprasīs, un nevienam citam arī tas nav jāizpauž. Arī karšu dati, CVV kods, kas ir kartes otrā pusē, tas ir personīgā informācija. Banka to neprasīs. Policija to neprasīs, CSDD to neprasīs, vide un nekura cita iestāde to neprasīs. Tas nav jāizpauž, tas nav nevienam jāzina. Tas ir punkts 1. Otrs, ko es gribētu aicināt, ir pārbaudīt. Pārbaudīt informāciju, vēlreiz pārlasīt informāciju, vai ir atnākusi īziņa vai e-pasts vai zvans, ir jāpārliecinās, pārliecināties par to, kas man raksta, kam es atbildu, kur es spiedīšu, vai tiešām tas links, kas atverās internetā, izskatās pēc īsta, vai tas tiešām ir īsts, vai e-pasts, no kura man ir uzrakstīts, vai tas ir īsts. Pārliecināties. Pārliecināties par to, kur mēs vadam savus datus, kam mēs atbildam. Un trešais ir neļauties steigai. Tas ir tas, kas mums liek nepadomāt loģiski, kas mums neļauj izvairīties no ne tikai krāpniecības, bet vispār dažādām situācijām, nevēlamām situācijām dzīvē, tāpēc noteikti paņemt pauzi. Paņemt pauzi, ja liekas, ka mani steidzina vai kaut ko tam līdzīgi, tad ok, es pārzvanīšu vai ok, vēlāk, bet paņemt pauzi, lai būtu laiks ieelpot un padomāt loģiski, vai tas, kas te notiek, vai tas ir ok. Milzīgs tev paldies, Ingrīda, par šodienas sarunu. Krāpšana aktuāli, diemžēl, ir mums katram. Un mums ir jābūt piesardzīgiem, kā Ingrīda teica, ar vēsu prātu. Un tādā veidā, iespējams, mēs pasargāsim savus finanšu līdzekļus. Atceries, ja rodas kaut mazākās šaubas, pajautā vēlreiz un pasargā sevi. Paldies par šo sarunu un tiekamies jau nākošajās reizēs. Ja tev rodas kāda ideja par to, kas varētu būt vērtīga tēma, ko pārrunāt nākamajās reizēs, droši raksti komentārā.